Labrīt! Labrīt visiem šeit Forum Cinemas, kas ir sanākuši. Labrīt visiem tiem, kas mums seko līdz Izglītības zinātnes ministrijas Facebook lapā, portālā lsm.lv, kā arī Delfi.lv portālā. Mans vārds ir Aivis Ceriņš, un šodien 3 paneļu diskusijās, jeb tādā konferencē, domzība diskusijā par ļoti būtisku tēmu veselības mācību un seksuālu izglītību skolās. Mēs runāsim ar nozares profesionāļiem, uzklausīsim arī jūsu jautājumus un komentārus. Un tā, es teiktu, galvenā doma, un kāpēc mēs esam šeit un veltīsim savu vērtīgāko resursu laiku, lai saprastu, jo tas mūsu galvenā tēze ir zināšanas pasargā. Iesim cauri dažādām prizmām, dažādiem aspektiem šajā jautājumā, jo neviļus pēdējā laika nogrieznī un labu laiku īstenībā šis ir bijis tāds karstais kartupelis un strīdābols, kur mēs sadalāmies kā sabiedrība vairākās pusēs. Vieni saka, mums par to nevajag runāt, par seksu mēs tikai čukstam, vai tomēr par seksualitāti, par seksuālo orientāciju, par to, kādi mēs esam savā dažādībā, mēs varam runāt skaļi, plaši, skaidrojoši un arī iecietīgi viens par to otru. Šīs dienas diskusijas mērķis ir tādam visām pusēm vienoties, ka veselības mācībai un seksuāla izglītībai skolās ir jābūt, jo tā ir pamats zinošam cilvēkam, iekļaujošai skolai un sabiedrībai kopumā. Šīs tēmas ir jāiekļauj izglītības saturā, taču ir jāvienojas ar izglītības satura un veselības aprūpas speciālistiem, pedagogiem un vecākiem, protams. Tā skaitā arī NVO par to, kā to darīt, respektējot un iekļaujot dažādus viedokļus, uzskatus un vērtības. Tā ir mūsu kopējā sabiedrības vienošanās. Kā mēs šodien dzīvosim tīri praktiski un teorētiski, arī jums ir lieliski iespēja iesaistīties mūsu diskusijā attālināt, proti izmantojot QR kodu, kas būs redzams ar ekrānos. Mēģiniet šo kodu vienkārši varbūt ar telefonu nofotografēt, jūs tiksiet ievest attiecīgajā linkā, un tur jūs varat uzdot sev interesējošo jautājumu vai arī komentāru, kurš nonāks pie manis šai planšetēm, tad es arī mūsu diskusijas dalībniekiem to nodošu tālāk. Tā kā droši izmantojot šo iespēju, ieskicēšu mūsu 3 lielos paneļus. Mēs sāksim ar diskusiju par bērnu un jauniešu attīstības vecuma posmiem un tiem atbilstošo mācību saturam. Tas būs šobrīd 40-45 minūšu nogrieznī. Tad mums būs 10 minūšu īsa pauze un ķersimies klāt nākamajai diskusijai veselības mācība un seksuālā audzināšana, kā iekļaujošas izglītības un sabiedrības pamats. Savukārt jau pēc pusdienām uzreiz ķersimies klāt 3. diskusijai noslēdzošajai zināšanas pasargā. Ko mēs vēlamies, lai mūsu bērni zina par savu veselību un seksualitāti? Sākšu ar mūsu pirmā paneļa dalībniekiem. Izglītības zinātnes ministre, pediatre Anda Čakša. Anda, labrīt. Labrīt. Tāpat arī Latvijas ārstu biedrības prezidente, ģimenes ārste, medicīnas doktora Ilze Aizsilniece. Ilze, labrīt. Skatāmies tālāk, psihiatre, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra speciāliste Liene Sīle. Liene, labrīt. Tāpat arī Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimnīcas klinikas vadītājs, psihiatrs Nikita Bezborodovs. Nikita, labrīt. Labrīt. Un arī biedrības papardes zieds padomas locekle Jekaterina Kalēja. Jekaterina, labrīt. Labrīt. Un mums pievienosies arī pavisam drīz Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimnīcas klinikas vadītāja pediatre Dace Gardovska. Tāds ir ceļā. Lietainās Rīgas ielas un sastrāgumi dara savu, bet pirms sākam es varbūt iedošu tādu īstu tēzi. Nākot uz šodienas diskusiju, es gāju savu iepriekšanās centru un pielu, un mēs redzu, ka cilvēki nesmaida. Man gribētos, lai mēs varbūt veltam smaidu viens otram. Smaids tas, kas ikdienā padara dzīvi vieglāku un jaukāku. Un tā, pasmaidiet arī jūs. Labi, tas par pozitīvām lietām. Skaidrs, ka šodien mēs varbūt nemetīsim viens otram akmeņus, bet, kā es minēju, tā galvenā doma ir runāt. Jo, ja mēs nerunājam, veidojās priekšstati, veidojās aizspriedumi un tādas interpretācijas par dažādiem jautājumiem. Ilze? Es gribu teikt, ka mēs mēģināsim arī sadzirdēt. Un sadzirdēt, precīzi. Jo runāt mēs runājam, bet nevienmēr sadzirdam. Daudz. Jā, sadzirdēt. Anda, es varbūt lūkšu jums kā veselības ministrei, iedodam tādu Izglītības ministrei. Jā. Veselīgas izglītības ministrei. Precīzi. Es atvainojos. Es par iepriekšējo vēl. Lieliski.
Iedosim kopējo rāmu bērnu un jauniešu attīstības vecuma posmu tiem atbilstoši mācības saturs. Tas karstais kartupels, ko es minēju, pavisam nesen dažnais apakaļ, izskrēja atkal mēdījos, kāpēc mēs neesam tikuši sadzirdēti, kāpēc mums neviens nejautāja, kāpēc ar mums nerunāja. Bet, kā jūs saka, mēs taču runājam ļoti, ļoti daudz. Ja to kopīgo rāmu, kur mēs šobrīd esam ar šo lielo jautājumu? Kurā rāmī mēs šobrīd dzīvojam? Nu, es droši vien šo jautājumu dalītu vairākās daļās, bet tas pirmais ir par to, ka tad, kad mēs ejam skolā, un visi mēs esam gājuši skolā, mēs atceramies droši vien to, ka matemātiku 1. klasē, matemātiku 4. klasē un matemātiku 10. klasē diezgan būtiski atšķīrās. Kas nozīmē, ka arī mācot veselības mācību un seksuālās izglītības jautājumu ļoti būtiski atšķirās dažādos vecuma posmos. Jo tad, kad mēs runājam tiešām par fiziku, matemātiku, latviešu valodu, mums ir skaidrs, ka tā atšķirība ir tajā, kā cilvēks aug un spēj uztvert. Tieši tāpatās tas ir attiecībā uz veselības mācību un seksuālo un reproduktīvo veselību. Otra daļa noteikti ir par to, kā top kopumā materiāli skolēniem un kā top metodiskie materiāli skolotājiem, kas tālāk jau ar šo materiālu, saprotot, kā viņu izklāstīt, kā vislabāk aiznes zināšanas līdz bērnam, māk izmantot. Un te droši vien, ka ir jārunā tiešām ne tik daudz par runājam, bet tas, ko minēja Ilze, par to sadzirdam. Jo izstrādājot materiālu ir ļoti būtiski saprast, ka kādam šis materiāls būs jāaiznes līdz bērniem, un tas kāds ir skolotājs, kuram arī vajag iedot atbalstu, lai saprastu, kurā vecuma posmā, kas man ir jāizstāsta, kas šim bērnam palīdzēs, ar kādiem vārdiem. Un, ja mēs runājam par 4. klasi, tas noteikti būs pilnīgi citādāk nekā, ja mēs runājam jau par 5. vai vispār 9. klasi. Līdz ar to šī otra sadaļa vairāk ir tiešām tāda administratīva vai labas pārvaldības prakse, kādā veidā atlasot ekspertus, sadzirdot, ko saka skolotājs, ko saka nozara par šiem jautājumiem, mēs saliekam šo matricu, lietošu šo gudro vārdu, kurā brīdī, kuras lietas ir jāieliek materiālos, kā ir jāapmāca skolotājs, kā ir jāiegūst atgriezeniskā saite, lai mēs būtu pārliecināti, ka materiāls vislabākajā veidā aizies līdz bērniem. Un trešā sadaļa, man liekas, ir arī ļoti svarīga, ir saprast, ko mēs ar to visu gribam panākt, vai kāds ir mērķis. Un es atļaušu definēt, ka mēs droši vien visi domājot par saviem bērniem, gribam, lai viņi dzīvē būtu laimīgi un spētu būt apmierināti ar sevi un iekļauties sabiedrībā. Kas nozīmē, ka lielā mērā šī materiāla nozīme ir sevis izprašanai un vienlaikus kļūt par iekļaujošu, saprotošu sabiedrības locekli, kuram nevar kāds nodarīt pāri, vai viņš nevar kādam nodarīt pāri, tāpēc, ka vienkārši ir ārpus tēmas un nesaprot, par ko ir saruna. Tā kā šī ir tādi 3 lieli bloki, ko es redzu šodienas rāmējumā. Un noteikti visam pāri ir konteksts, sociālais, vēsturiskais, arī reliģiskais, kur katrs mēs iezīmējam savas lietas, bet zināšanas, tādēļ man liekas ļoti svarīgi, ka šīs konferences vai diskusijas nosaukums ir zināšanas pasargāt. Tas iedod instrumentus mūsu bērniem būt stabiliem. Paldies. Nikita un Lienas, varbūt adresēšu jums abiem līdzīgi jautājumi par bērnu jauniešu attīstības dažādiem vecuma posmiem un to īpatnībām. Tā skaitā fiziskā, psihiskā veselība. Proti, jautājums tāds, mums taču ir skaidrs pēc būtības, ko mēs kurā vecuma posmā varam teikt, varam mācīt, kur jūsuprāt ir tie klupšanas akmeņi? Jo mēs esam jau gan civilizēta sabiedrība. Mēs tā kā saprotam, ko mēs kurā vecumā varam teikt. Varbūt es iesākšu, Liena, tad var paturpināt. Tad, tas, kas mums ir skaidrs, lielā mērā ir, kas notiek katrā no vecuma posmiem. Par to, ko vajag vai nevajag mācīt, droši vien, ka tas ir drīzāk jautājums pedagogiem. Ja? Bet no veselības aprūpes puses, gan no fiziskās, gan no psihiskās veselības, tiešām mēs zinām, kā notiek dažādu mūsu kā individu funkciju attīstība, kā notiek
seksuāli reproduktīvās funkcijas attīstība un kādas ir aktualitātes katram no dzīves posmiem. Jo mēs jau piedzimstot esam seksuāls būtnes. Mums ir reproduktīvie orgāni, tad tas ir jautājums, kas ir kopā ar mums visu mūsu dzīvi. Bet, protams, ka dažādos attīstības posmos dažāds ir tas fokus un arī tā bērnu interese dabiskā ir atšķirīga dažādos posmos. Ja, piemēram, mēs runājam tieši par seksuālu tieksmi, par seksualitāti, tad maziem bērniem šīs te jautājums īpaši nav aktuāls. Jo no viņa attīstības viedokļa hormonāla nobriešana vēl nav sākusies un viņu interesi ir, zinkāri ir cita. Bet pusauģu vecumā, piemēram, seksualitātes jautājums ir super aktuāls. Un, ja mēs par kaut ko nerunājam, tad problēma tāda, ka tas no tā nepazūd. Un atceroties savu skolas laiku, tad ar mani par seksualitāti nerunāja precīzi neviens. Un mēs augam tādā sabiedrībā, kur pieaugušiem ir grūti par šo jautājumu runāt, bet tas nenozīmē, ka mani ļoti neinteresē un ka es ārkārtīgi nemēģināju atrast to savu sajūtu vai pieredzi atspoguļotu kaut kur. Daļu literatūrā vai jebkurā citā vietā. Un tā ir, man liekas, ka liela problēma, ja kaut kādi jautājumi nav atspoguļoti vai nepaceļās kaut vai sabiedrība izglītības saturā, un skola ir tā fantastiska vieta, kur mēs tiešām varam ļoti daudz ko izdarīt un iedot bērnam un palīdzēt. Tad tā kļūst par problēmu. Un par katru no šīm funkcijām mēs tiešām varam skatīties bērna attīstības posmā, un kā jau Anda pieminēja, tad mēs varam salikt to zināmu matricu, bet svarīga ziņa ir tāda, ka visos attīstības posmos, bērnu dārzā, pirmskolas izglītība, respektīvi pamatskolas, vidusskolas izglītība, mums ir jārunā gan par veselību kā tādu, gan par to, ko tas nozīmē, gan par to, kā to veicināt un saglabāt pašam, kā palīdzēt sev. Un veselība nav tikai fiziskā, mums jārunā arī par psihisko veselību, mums jārunā par seksualitāti, un mums ir jābūt spējīgiem atbildēt uz tiem jautājumiem, ko bērni un jaunieši uzdot. Katrā vecuma posmā? Katrā no vecuma posmiem, jā. Nikita, ieskatiet, kādi ir šie vecuma posmi, ja mēs viņus nogradējam? Ļoti rupji. Ja mēs jā, tieši tā. No helikoptera tāda skatu punkta skatāmies uz bērnu attīstību, tad 2 milzīgi un diezgan atšķirīgi attīstības posmi ir pirms prepuberālā, pirms pubertātes attīstība un pubertātes attīstība. Un atkal tas ir diezgan individuāli, kā kuram bērnam tas notiek, bet tur ir zināmas atšķirības. Piemēram, jau pieminētais jautājums par seksualitāti, kas bērniem tādā subjektīvā kontekstā īpaši nav aktuāls, bet ir svarīgi runāt, kā jau sākumā pieminēts, par to, ka vispār cilvēkiem ir dažādi. Tad pusauģu vecumā par seksualitāti jārunā ļoti daudz, un par dažādiem seksualitātes aspektiem, gan par seksuālām attiecībām, par piekrišanu, par visu ko. Jā. Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu fizisko ķermeni, tad kā jūs pieminējat, tad mēs esam bioloģiskās būtnes no dzimšanas, un par dzimumu orgāniem, par normālo attīstību, par atšķirībām, par līdzībām ir jārunā no bērnu dārza. Tad tikai bērnam saprotama valodā, tad bērnam nepieciešama apjomā, un šeit ir ļoti svarīgi vadoties no bērna intereses arī. Jo daži bērni būs tādi, kam īpaši neinteresē, un viņam pilnīgi pietiek, ja kaut kāda pamata informācija. Būs bērni, kas uzdod ļoti daudz jautājumus, un uz tiem jautājumiem būtu jābūt spējīgiem atbildēt. Tad, protams, vēl viens kārsts jautājums, un par ko liela diskusija ir tas jautājums par dzimumu, un par dzimumu identitātes attīstību. Par to mēs arī tur ir savas zināmas likumsakarības. Paldies. Liena, ko jūs papildinātu par šo te saprotamā vecumā, saprotamā informācijā? Saprotamā informācijā, lai varētu tikt sadzirdēt. Man, kā pieaugušo psihiatram, brīžiem liekas, paldies par komplimentu, ka mēs esam gana civilizēta sabiedrība, bet brīžiem liekas, ka sabiedrība ļoti izvēlās, ko sadzirdēt un ko nesadzirdēt, un tā kaut kā mēs ejam uz priekšu.
Un ļoti patīkami bija, ka ministri tikko pateica, ka informācija ir svarīga, lai es pasargātu sevi un nenodarītu pāri arī citiem. Un līdz ar to veselība, pratība ir pamats, no kā mēs sākam. Būtu ideālā sabiedrība, ja tas viss notika ģimenē, bet patiesībā skola bieži vien ir tā vide, kur bērns iegūst šo pasaules uztveri, kur bērns iegūst redzējumu par pasauli kopumā. Un mēs runājam par seksualitāti, par dzimumu identitāti. Un tad man tā gribās dažreiz atgādināt, ka bērnībai ir tāda jauka lieta, tā ir bijusi skaista, tā paliek bērnībā. Bet no psihiatra, pieaugušā psihiatra viedokļa, ja bērnība ir bijusi citādāka, tad iespējams mēs ar to strādāsim vēl ilgu un visu mūžu. Un tādēļ šī kontekstā ir svarīgi tomēr atcerēties vardarbības riskus. Ir svarīgi saprast par seksuālajām tiesībām. Katrā vecuma posmā tā ir citādāka izpratne. Ir vecuma posma, ka tev bērnam ir jāzina, ka neviens nedrīkst viņam pieskarties. Un tā ir jābūt normālai reakcijai, ir pateikt nē, nolikt savas robežas un nejusties par to slikti. Nikitas pieminētā šie divi sanāk līdz pubertātei, pēc pubertātes. Un tad mums ir pubertātes periods, jauniešu periods, kur atkal mēs sadalāmies sociālajos mēdījos. Es esmu mazliet vecāka, es īsti nepiedalos visos Twitteros un TikTokos, bet tās, ko es dzirdu no pacientiem, tā visa seksualizācija, tā visa proaktīvā, tāda pat agresīvā seksualitātes popularizēšana, tad pašā laikā pacienti pat īsti nesaprot, kas ir kontracepcija. Un vai es drīkstu, piemēram, pajautāt, un nevis pajautāt, bet pateikt, hei, man nebūs seksa, jo mēs neizmantojam kontracepciju. Pamat zināšanas, pamat veselība, pratība kaut kur pazūd tādā lielajā informācijas vairumā. Un, ja nebūs skola, kur patiesībā tas ir labs mehānisms, kur sākt sevi saprast gan par tātad reproduktīvo veselību, seksuālo veselību, par vielu lietošanu, par psihisko veselību, es īsti vairs neusticos, ka sabiedrība un influenceri un visa šī te spožā vide šo grūto darbu izdarīs, ko sauc par izglītošanu. Viņiem nav arī tāda funkcija. Tieši tā. Un vēlme. Un vēlme, jā. Ilze, par šo sākumu perfektu repliku. Tāpēc sadzirdētiem. Un tad jautājums atkal tāds, te nav, varbūt, akmeņi pedagogu lauciņā, tajā laikā arī ir, ja pedagogam varbūt nav šī izpratne par vecumu posmiem, kurā vecumā stāstīt. Mums ir metodiskie materiāli, bet, ja es, piemēram, izlasu kādu zinātnisku darbu un es nesaprotu šo valodu, es viņu izlasu kā mehānisku tekstu, bet es nespēju viņu interpretēt saprotamā veidā. Jautājums par to, kas ir tie mājas darbi, lai cilvēki saprastu un spētu nodot jaunākajai paaudzē. Labi. Redz, es esmu sena, un tāpēc es zinu to, kā notika pirms 20 un vairāk gadiem ar veselības mācību skolās. Un toreiz tas bija darbojies gan papardziedz, gan citas nevaldības organizācijas un medicīnas un skolotāji veselības mācības skolās. Dažkārt bija medicīnas māsas no skolām. Un tā kustība bija brīnišķīga. Kāpēc es zinu? Jo es toreiz kopā ar viņiem veidoju zināšanas par pareizu zāļu, racionālu zāļu lietošanu visiem. Un jāsaka, ka tas 2004. gads, kad tas tika pārtraukts, un ir pagājuši 20 gadi, un mēs redzam, ka tā veselība pratība krīt un krīt. Mēs nevaram katram skolotājam likt darīt un mācību materiālu, kas varbūt viņiem nav pieņemams. Viņi ir auguši vidē, kur viņi nerunāja par seksualitāti, tas viņiem ir sarežģīti, un uzspiest klases audzinātājiem to darīt nevar. Tā senā pieeja, kad mēs atradām katrā skolā tā cilvēku, kuram tas nebija grūti, kuram tas patika, kuram patika veselība, medicīna, anatomija, un kurš bija gatavs runāt par šiem jautājumiem. Vai, piemēram, mēs pieaicinām skolās runāt par šiem jautājumiem jauniešus, jo jauniešiem ir daudz vieglāk runāt par šīm tēmām. Tas arī ir pilnīgi skaidrs. Vēl nedaudz par šo te materiālu, jo viņš ir izraisījis lielu skaļu diskusiju. Mēs Latvijas ārstu biedrībā lūdzām visai valdei viedokli par šo, kā arī izsūtījām asociācijām ieinteresētajām materiālus. Un es jums godīgi teikšu, mums atnāca dažādas atbildes. Vija Veisa šeit nav, bet viņas vārdā es varu runāt, un viņa ginekologi bija ļoti pozitīvi, jo viņi gribēja norādīt arī uz tādām lietām, ka mēs nevaram tik vienkārši runāt par dzimumu, jo arī ģenētiski nav tik vienkārši. Jo, piemēram, ir Svājera sindroms, kas ir
persona ar XY chromosomu, kur izstrādā embrionālā attīstībā, bērniņa attīstībā līdz dzimšanai šos te antiandrogēnus un piedzimst XY chromosomu, bet piedzimst meitene. Meitene, absolūti meitene, vispār neviens neko nevar iedomāties, ka viņai kaut kāds sakars ar XY chromosomu. Un tad, kad viņi domā par saviem bērniem, daļai no viņām ir problēmas, bet izrādās pēc pēdējiem pētījumiem, kad ir arī šīs sievietes ar XY chromosomu, kur vispār neviens pat neatpazīst, ka viņa ar tādu XY chromosomu ir. Tad, jo viņi var piedzemdēt tos bērnus. Mēs viņus vispār atklājām tikai tad, ka šo te īpatnību, šo te gonadālo disģenēzi, tikai tad, kad tas viss tika atklāt. Un mēs nezinām, mēs tik daudz ko nezinām. Līdz ar to tas, ko ginekologa asociācija norādīja, ka materiāls ir ļoti svarīgs, ir jārunā par dažādām tēmām un galvenais ir jābūt pieņemošiem. Jo ir šīs te īpatnības, arī ģenētiskās, arī retās slimības, par kurām mēs neko nezinām līdz galam, kāpēc dabā ir tā, kā viņā ir. Un kaut ko nosodīt, kā mēs varam nosodīt dabu? Ir meitene ar XY chromosomu, par ko mēs viņu nosodīsim? Tāda viņa ir. Tāda māte, daba un Dievs tēvs mums viņu ir iedevuši. Un paldies, ka mums ir šis cilvēks mums blakām. Savukārt, seksuologa asociācija ļoti nokritizēja informāciju, kas ir zēniem. Jo viņi teica, ka tā var būt traumatiska, jo tur bija ļoti precīzi dažādi jautājumi parādīt šajā materiālā. Viņi teica, ka tas ir traumatiski, to nevajag. Bet mēs visi esam nosūtījuši izglītības ministrijai. Tā kā tie viedokļi ir dažādi, es domāju, ka Bērnu psihiatru asociācija un psihiatru asociācija devuši ļoti arī savu novērtējumu. Un galvenais, ja mēs gribam par to runāt, mēs nevaram runāt atrauti tikai par šo te reproduktīvo veselību. Mums jāsāk no agras bērnības runāt par veselību kopumā. Mums ir jāuzlabo veselību pratību. Un tad, ja bērns zinās par savu veselību, viņš sapratīs, ka viņš ir atbildīgs par šo savu ķermeni, par šo mūsu dvēseles māju vai kuģi šajā dzīvē, tad arī tā attieksme būs citādāka. Un būs vieglāk runāt par reproduktīviem jautājumiem. Un vēl es domāju, ka mums arī ar pieaugušiem cilvēkiem ir jārunā par reproduktīviem jautājumiem, jo es piekrītu pilnīgi saviem kolēģiem Lienai Sīlē un Nikitam Bezborodovam par to, ka ļoti daudzas problēmas mēs saskaramies jau pieaugušā vecumā psiholoģiskām problēmām, kur bērnam ir bijusi nepareiza attieksme no ģimenes puses. Piemēram, mazam bērnam masturbēt zināmā vecumā ir absolūti fizioloģiska norma. Un ja tādu mazu bērniņu, kuram nav vēl pusotras gadus, 2, tā ir normāla attīstība. Viņa attīstības cilvēcīgās viņa par to per, ja? Tad kas ar viņu dzīvē pēc tam notiek? Viņš jau, viņš saprot savu ķermeni, tā tam ir jābūt dabā, un tas nav jānosod. Tas ir iepazīšanās process. Paldies. Tieši kā Liena minēja, ka ir lietas, ko pieaugušā vecumā mēs rokam apakaļ 30 vai 40 gadu nogrieznī, tā retrospekcijā meklējam to pirmatnējo. Turpināt mūsu sarunu par saturu un par to sabiedrības konsensus, ka visas puses saprot, izprot un vienojas par saturu un par to, kā tas tiks mācīts. Atbilstoši Rastīs mācību un seksuālās audzināšanas saturs un tā apgūt dažādos vecuma posmos. Jūsuprāt, kāpēc mēs varbūt neesam nonākuši pie tā konsensus šodienā? Ka mums ik pa laikam parādās tieši šie karstie kartupeļi. Arī tas pēdējais, kas bija. Jo tas vienkārši, mēs neesam izrunājuši, neesam vienojušies. Kā mēs dzīvosim, ko mēs runāsim? Es domāju, tas, kas notiek tagad, ir tā diskusija, kur mēģina arī saklausīt. Es domāju, tas bija tāds ļoti nevienmērīgs process, kur mēģinātu saklausīt dažādas puses. Ja? Un viens no momentiem, kur es gribētu atbalstīt par to, ka tām jābūt pakāpeniskam, to izglītības atbilstības vecumam, ka bērns sākumā iegūst, mācās pa zilbītēm, iekrāj to vārnīcu, ar kuru, piemēram, varētu iemācīties pajautāt pusauģu gados to, kas viņu interesē, ja tās nav sākotnēji. Un, tas ir par to konsensusu, ka tām ir jābūt. Vēl viens moments, aizmirsu domu. Vienu mirklīti. Par to, ka tiem cilvēkiem, kuriem jūs minējāt, kā tie bija, minēja par to, ka tie bija entuziasti. Principā es kā kliniskais psihologs veicot tādu ieskata vairāk pētījumu par skolotāju komfortu veikt seksuālo izglītību, noskaidroju, ka
ar labu attieksmi, ar zināšanām nepietiek. Vajag būt šīm iemaņām, vajag būt šī komforta izjūtai. Un šobrīd skolotājiem būtu jābūt iespējai tikt gan pie zināšanām, kā veikt seksuālo izglītību, gan arī pie tā, kā to veikt. Un es domāju, ka nevalstiskas organizācijas ar savu pieredzi varētu nākt talkā un pastāstīt, jo tas ir stāsts par to, kā to veikt vietā. Jo mēs tiešām, man liekas, nav diskusijas par to, ka zināšanas tiešām ir svarīgas, ja? Bet mēs atdurāmies par to, kā to realizēt praksē. Jekaterina, izcila tēze, iemaņai komforta izjūtai. Jā. Lai pedagogs varētu profesionāli iedot šo satura informāciju, kur lai trenējās? Izglītības iestādēs vai kopā ar profesionāļiem, kam ir tāda pieredze. Jā. Bet es domāju, trenējas tā izpratnē, ka tas ir nākt uz konferencēm, diskusijām, tur klausīties, bet tas nevienmēr ir treniņš. Tas nav par klausīšanos, tas par mēģināšanu. Profesionālā pilnveida. Tas būtībā tā ir tāds darbs grupās, ka mēs vien ar otru Ilzei stāstītu to, un viņi saprastu, un es pēc tam saprastu, un tad es esmu gatava iet strādāt ar bērniem. Tas ir tas, ko Ilze pieminēja, kas eksistē līdz 2004. gadam. Tur tiešām bija mērķiecīgi sagatavoti skolotāji un ļoti liels darbs izdarīts. Un ļoti žēl, ka kādi uz... Un entuziasti, tiešām entuziasti. Un entuziasti. Mēs varam vienmēr visu tā balstīt uz entuziasmu? Nē, tādā pozitīvi viņi strādā, bet viņiem patika. Viņiem bija sava kustība. Un ļoti daudz pozitīvas lietas bija veselības mācības skolotājiem. Jā, bet viņi tiešām tika sagatavoti. Labi. Dats, sveiciens, labrīt arī jums. Paldies, ka ieradāties. Viss kārtībā. Neķerēja kreņķi par to, ka kaut kāds nokavē mazliet. Jūs esat šeit, tas ir pats labākais. Jautājums jums. Mēs runājam par bērnu jauniešu attīstību dažādiem vecuma posmiem. Ko jūs ielikt vai kāda būtu jūsu domas par to šī brīža situāciju, kas ir bijusi arī to mūsu karsto kartupeli, par to saturu? Kā jūs redzat arī kā pediatri, kā bērnu slimnīcas vadītāji tā skaitā? Pirmā tēze, ko es gribētu teikt, šeit izskanēja tāds teikums par akmeņu mešanu. Tātad es piedaru pie tās paudzes un arī pie tās ārstu grupas, kas nemīl mētāties ar akmeņiem. Ja? Jo tā nav lieta par akmeņiem, tā ir lieta par virzību un skatījumu uz šo problēmu kopumā. Un mēs tagad tā kā gribam apspriest detaļas, un katram ir savs viedoklis, jo mēs kā cilvēki pasauli redzam dažādi. Ja? Ziniet, ir tādas bildes, kur viens redz jaunu sievieti, te pašā tā, un otrs vecs, un tad savā starpā viņi var saplēsties līdz nāvei. Bet es domāju, ka mums ir varbūt jāiet tāds ceļš, kas ir balstīts citu valstu pieredzē, arī mūsu pieredzē. Ziniet, es augu, mana mamma bija bērnu ārsts, un es kā mazs bērns dzīvoju daudz ambulancē, es gāju ķemeru skolā, un es gāju uz skolu, un mums tad arī runāja par tām lietām, ja? Un tad es atceros, kā mana mamma gāja pa klasēm, jo tā bija viņas atbildība stāstīt par to profesionāli, jo, jūs saprotiet, tajos gados vispār runāt par kaut kādām lietām, ja, pieminēt nevarēja, skolotāji nebija gatavi tam. Vai šodien skolotāji ir gatavi vairāk? Vai viņiem palīdz materiāls, kas ir tā kā dots katram? Es teikšu tā, ja mūsu ārstiem, bērnu ārstiem, dot to kā pamatmateriālu, kā viņiem tas būtu jāstāst, ja, tad būtu zināmas šaubas, kam tad ir tas materiāls domāts. Ja? Jo ļoti svarīgi ir saprast, ka tas, kā mēs uzrunājam bērnu, tas ir jāņem šīs vecuma atšķirības, tā ir viena lieta. Un tas sākums jau ir meklējams, kā uzrunāt ir no līdzskolas. Ja? Tad vienkārši jautājums, ja mēs tagad klātesošos un Delfī klausītājus aptaujātu, ja, par ķermeņa daļām. Ja? Kā bērni sauc ķermeņa daļas? Kā viņiem mācīt. Ja?
Nu, mēs varam iedomāties, kā zēnu dzimuma orgānu nosauks dažādas māmas, vecmāmiņas, ja? Bet kā nosauks skolotāji, ja? Kā meiteņu dzimuma orgānus nosauks līdzskolas vecumā, ja? Un šeit būs ļoti daudz variācijas, un beigās terminoloģija arī ir jautājums, ja? Tad zināt savu ķermeni. Man ļoti iedvesmoja, es tiešām papētīju jautājumu, teiksim, Britu pieeju. Visur pasaulē šobrīd attīstītā šīs mācības ir obligāts, bet Britiem ir 3 burti programmas nosaukumā. RSH, Relationship, Sex and Health. Tad ar ko sākās pirmsskolā? Pirmsskolā sākās ar attiecībām, ar sava ķermeņa zināšanu un ar savas identitātes aptveršanu, ar savām lietām, ka ne katrs var pieskārties bez atļaujas arī mazam bērnam. Un kā tad rīkoties tālāk? Tālāk, tas, kas attiecās uz seksuālu audzināšanu, tātad tā ir daļa no kopējās veselības pratības un mācības. Un tas nav tā, ka ir kaut kāds vecums, kad tagad mēs sāksim. Ja? Mums ir jāuztver šis laiks, kas ir dots skolā, kā iespēju laiks stāstīt pakāpeniski, iet uz priekšu, nevis šoka terapija. Un pēdējais es saprotu, kad jūs man dodiet vārdu, būs grūti apstādināt. Es gribētu pateikt šo domu. Es ļoti cienu skolotājs, jo es arī beidzu akadēmisko darbu. Es negribētu būt skolotājs šobrīd ar tām zināšanām, un šeit ir atkal runa par to, kāda tad ir pieredze. Ja? Lūdzu, paskaties, Somijas šīs te programmas saucās savādāk, ja? Ir kredītpunkti, cik ir Eiropas tie punkti, cik ir jāapgūst, lai to runātu. Un pēc pēdējais teikums... Pedagoģijā jāapgūst. Šajā subjektā, kā viņi raksta, šajā priekšmetā. Jūs nevariet prasīt no skolotāja šobrīd ieiet tajā lietā. Un izglītība ir viens svarīgs faktors, un mums būtu jāizlem, ar ko mēs sākam, kāda ir kopējā bilde un kādas ir šīs aktivitātes prioritāras. Kāda ir veselība, kas mums ir? Vai mums ir seksuāli transmisīvā slimība šodien, vai mums ir grūtniecības, vai mums ir kaut kādas citas lietas, kas ir svarīgas bērniem, jo tādu ir daudz, bet sāksim ar attieksmi. Un ja mēs runājam par to, kad ir atšķirības, teiksim, cilvēku uzbūvē, funkcijās, sajūtās un var izmantot ļoti daudz terminoloģijas, tad tas ir jautājums, kā mēs bērniem iemācam uztvert savādāko. Ja? Un tas ir seksuālā orientācijā, tas ir hronisko slimību jomā. Bērns, kuram ir diabēts, viņš arī ir savādāks. Bērns, kas ir autisks, viņš arī ir savādāks. Ja? Nevajadzētu to izcelt kā īpašu sadaļu, kas ir tā kā jāglorificē vai jāieceļ īpašā tā attieksme pret savādāko. Paldies. Lieliski. Viens teikums remarkai? Par pirmsskolu es gribu teikt, ka bērnu dārzos ir labi materiāli par bērnu drošību, kur ir iekļauts arī šis jautājums. Un tas tiešām pirmsskolā bērni un arī bērnu dārza audzinātājs ir apmācīts. Viņiem nāk arī speciāli pedagogi, kas to pasniedz. Ir speciāls tās programmas. Es gribu teikt, ka pirmsskolā vismaz, ja iet runa par šo te drošību, par attieksmi pret sevi, par sevis aizsargāšanu, arī šo te seksualitātes ziņu, tas jau ir tā kā tiek darīts. Paldies. Skatītā jautājums. Sakiet, lūdzu, vai metodiskais materiāls tiks atkal padarīts par publisku? Manai 7. klasē tagad ir ļoti populārs seriāls Sex Education, ko tu vienkārši sāc un nevar beigt skatīties. Un gribētu izmantot arī šos metodiskos materiālus skaidrojumam, jo viena lieta ir režisora interpretācija, kas dzīvo kaut kur Holivudas bulvārī 43. Otra lieta ir saruna par lietu.
Iedosit varbūt īstu komentāru. Man liekas, brīnišķīgs seriāls. Arī mans pusaudzis noskatījās ar lielu interesi. Un es domāju, mums ka daļa no šī satura droši vien, ka būtu labi, ja viņš būtu uzzinājis varbūt pat citādākā formātā, bet labi, ja ir vecāki blakus, kam uzdot šos jautājumus vai skolotāji. Jo te, man liekas, ir svarīgi saprast, ka bērni tāpatās to informāciju dabūn. Jautājums ir tikai kur, vai seriālā, vai pornogrāfiskā kanālā, vai viņš ir drosmīgs uzrunāt skolotāju vai vecākus, un kur ir gatavi atbildēt. Bet runājot par materiāliem, es ļoti ceru, ka pēc šīm diskusijām mēs varētu nonākt pie tāda lēmuma, kādā veidā, kādu materiālu mums vajag, jo būtībā ir skaidrs, ka šobrīd mazajiem bērniem ir Dārdedz izstrādājis, man liekas, brīnišķīgu materiālu un savā skoliņā to jau dod un māca. Ir Papardes Ziedam materiāls attiecībā uz pusauģu vecumu bērniem. Es nezinu, vai mums jāizdomā jauns velosipēds, ja mums jau ir materiāla bāze, kuru saliekot kopā, mēs varam veidot tātad materiālu kopumu, kas noderētu skolotājiem, un tas, ka mēs absolūti piekrītu, ja skolotājiem nav iedota šī izglītība, viņam būs ļoti grūti to stāstīt, un tas nebūs pilnvērtīgi. Iespējams, ir tomēr vairāk jāizmanto tiešām valdības organizācijas, ja mēs skatāmies vai uz Papardes Ziedu, vienalga uz Dārdedzi un vēl citas organizācijas, kam ir šī jau prakse un pieredze, kur nāk iekšā skolās uz konkrēti un palīdz ar seksuālā satura apmācību un arī ar veselības prātības apmācību. Jo šobrīd tas, kā tas ir ielikt skolas saturā, diemžēl nenodrošina pilnvērtīgi apmācību. Slikti. Viens komentārs. Latvijas ārstu biedrība pirms vairākiem gadiem izveidoja D3 anatomiju latviešu valodā, kur tas ir tāds sabiedrisks projekts veselības prātības uzlabošanai. Un mēs arī centīsimies viņu popularizēt, lai gan bērni, gan skolotāji var šo materiālu izmantot. Paldies. Varētu vēl komentāru Lūdzu, par to, ka šīs iemaņas un zināšanas kā pasniegt, ir skolotāji, kuriem šīs zināšanas jānodot skolēniem caurvīju kompetenci nodrošināšanā, bet tas ir atsevišķs procents. Bet kā es redzu savus datos, piemēram, kā sarunas ar skolēniem, kas neatiecās tieši uz priekšmetu, bet kas attiecās uz seksualitātes jautājumiem, ar to jāsastopās lielam skolotāju skaitam. Tas nozīmē, ka kaut kādām zināšanām, vispārējām pamata zināšanām, kā to darīt un kā runāt ar bērniem, vajadzētu būt vairākiem skolotājiem. Lai tas nekoncentrējas tikai uz atsevišķiem, kam tas ir priekšmeta ietvaros būtu jānodrošina, ka tām jābūt tādām aptverošākām. Es gribētu papildināt to, redzat, ja mēs runājam pirmsskolu un skolas pirmās klases, ja, tad tas mīļais labais skolotājs, ja, kuram bērns uzticās, viņš var uzrunāt daudz labāk un dažādi priekšmeti ietvaros, jo viņš bieži vien ir viens kā audzinātājs, kā tā uzticības persona. Somijā ir pilnīgi skaidri, viņi izmēģināja sākumā, ka tas ir tā kā integrēts citos priekšmetos vecākās klasēs, bet patreiz pēc publikācijām var spriest, ka viņi ir izvērtējuši, kādas tās zināšanas ir, un viņi uzskata, ka tas ir atsevišķs priekšmets, kur ir sagatavoti cilvēki, un šeit, ja mēs runājam par daudziem materiāliem, tā ir brīnišķīga laba bagātība, bet palīdzēsim skolotājiem, saliksim to džentlmeņu komplektu. Secīgi, harmoniski. Tagad tajā gadā mēs runājam par tādām lietām, izmantojam labāk tādus. Šeit arī ir visi tie sabiedrisko organizāciju gatavotie materiāli. Tur ir starptautiskie bērni, zina valodas un vecākās klasēs tīri labi orientē. Bet vienosimies, un vienošanās nav tikai starp skolotājiem, ārstiem, psihologiem. Vienošanās ir arī ar sabiedrību. Un tas jau ir sociālais līgums. Tātad ir ekspektācijas, mēs ekspektējam, un sagaidām, ka sabiedrība to pieņems, un mēs redzējām, ka tādā veidā tas netiek pieņemts, ja? Un sabiedrība no mums sagaida to, ka mēs rīkosimies prātīgi. Mums ir ļoti svarīgi arī briti, piemēram, vecāki var atteikties vai
attālināt sarunu par seksuālām tēmām, tās programmas ietvaros, ja, pamatojot, ir reliģisks un tā viņiem ir dažādas kultūras saplūst, ja, bet ne no attiecību sadaļas un ne no veselības pratības sadaļas. Ja. Svarīgi respektēt sabiedrības gatavību, pastāstīt par lietām tādā veidā, kā mēs varam to šobrīd darīt. Paldies. Īs komentārs. Es domāju, ka te ir ļoti svarīgi, ka mēs nošķiram zināšanas informāciju no ideoloģijas. Un tas, no kā es gribētu, lai skola tā kā stāv malā, un droši vien par ko bija tā lielākā disputs, bija tieši šis ideoloģiskais nospiedums. Un, protams, jāņem ir vairāk konteksts, ja mēs runājam vecāki ar reliģiskiem uzstādījumiem, šis konteksts noteikti ir jāņem vērā, bet skolai ir jādod zināšanas, prasmes, bet jāstāv malā no šīs ideoloģijas. Kaut kādā brīdī ideoloģija un zināšanas saskarās šīs lietas, jo te ir tieši viens jautājums no skatītāja. Tik minēts par to, ka ģimene ir tā, kurai vajadzētu stāstīt pamatā par šīm te tēmām. Un tad jautājums, vai mums skolās tomēr nevajadzētu mācīt ģimeniskas vērtības, ko nozīmē būt ģimenē. Viņš kādā brīdī satiekās šīs lietas. Es došu Lienu jums atdās. Es vienkārši vispirms, ņemot vērā no bērntiesību aizsardzības likuma, valstī ir pienākums nodrošināt zināšanas. Un tālāk tad mēs varam raudzīties, jo mēs nevaram paļauties šobrīd vairs tikai uz to, ka ģimene iedos šīs zināšanas. Tās izpratnes var būt ļoti dažādas. Un ja mēs veidojam vienotu iekļaujošu sabiedrību, mums ir jānodrošina šī zināšanas. Tad valstī ir pienākums dot šīs zināšanas. Tas būtu jāpasvītro. Paldies, Andi, jums. Bet ne visi vecāki spēja un runā, ka vairāki pētījumi arī Dārdedzē bija, ka par seksuālo kaitējumu mazāk runā ar katru, salīdzinājumu ar iepriekšējiem datiem. Arī 16. gada pētījums parādīja, ka mazākā puse vecāku izrunā. Jā, runā mazāk, jo nesaprot. Mazāk, tur ir dažādi iemesli, kāpēc nerunā. Tur arī jābūt zināšanām. Jautājums, kādas zināšanas ir arī vecākiem. Paldies. Lūdzu. Varbūt šo jautājumu iereflektējam par to, ka mums ir sabiedrībā, mums nav šī vienošanās, sumār viņa nav, jo mēs redzam, cik ļoti proaktīvi uzreiz ir šīs, sauksim viņas pa ideoloģiski klasiskajām ģimenēm, kas ir, ko mēs saprotam, ka nav citas lietas. Lūdzu. Jā, varbūt tas, kā mums vajadzētu arī paskatīties uz šo visu, gan diskusiju, gan uz to skaļo burbuli, un padomāt, ka mēs jau audzinam topošās ģimenes, topošo sabiedrību un tās vērtības arī, ko es vēlos pievērsties, ko mēs ieliekam cilvēkam šī biopsihosociālā modelī, kur būs gan attiecības, gan veselība, gan arī tā paša izglītības iegūšana. Viņi jau kaut kur sākās. Un ja mēs sabiedrību gribam gudru, tad sāksim ar skolu un ar izglītību. Un tur ir tā vieta, kur vērtības iedot. Un man ir tāda cerība, ka tomēr paudzēm ir arvien vairāk pieejama gan izglītība, gan iespējas, bet, protams, ir jāiet kopumā gan ar vēsturisko kontekstu, gan ar pieminēto kulturālo, gan ar reliģisko, bet tas nevar traucēt cilvēku attīstību un to, ka mums arī globāli ir jāiet vienotā solī ar to, kādām būtu jābūt cilvēka zināšanām, taisa skaitā par savu ķermeni un veselību. Paldies. Nikita, mums laiks vienkārši lido. Mēs esam tikko vispār ieskrējušies. Es gribētu, lai mēs ne tikai runājam par to, kas mums neizdodās, par ko mēs neesam vienojušies, pat lai mēs ar labajām praksēm, ar labajiem piemēriem, ko jūs esat savā praksē novērojis, gan strādājot privāti, gan arī mācību iestādēm, tā skaitā. Labās prakses, kur kā kas strādā, kur sistēma ir funkcionāla un efektīva. Bez ironijas šis bija. Jā, nezinu, labs jautājums. Tas, ko es tiešām saistībā ar psihisko veselību, man sanāk diezgan daudz ar Latvijas skolotājiem patiesībā runāt un pasniegt. Tas, ko es varu pateikt, ka skolotāji ir tiešām ieinteresēti un viņi grib dabūt tā zināšanas. Viņam ārkārtīgi trūkst tā atbalsta, bet ir arī tā vēlme šīs zināšanas gūt. Tā kā es domāju, ka tur ir fantastisks resurs, kas līdz šim varbūt līdz galam netika izmantots. Un tikai tiešām mums ir jāsaprot, kā šīs zināšanas skolotājiem iedot korekti, un šeit
nu, tiešām svarīgi. Es pievienojos, ka nu, šāda veida vispār skola ir jābūt brīvai no ideoloģijas. Ja? Tad, vai tas līdz galam vienmēr ir iespējams? Droši vien, ka ne, jo pastāv sabiedrības kultūra un tādi makrosociālie faktori, bet nu, kopumā mums ir jābalstās korektās zinātniskās atziņas un zinātne attīstās. Un profesora Gardovska nesen pieminēja, viņa izskatījusi skolu 2030 un, piemēram, par vakcīnām. Tā informācija, kas tiek sniegta, viņa vairs nav aktuāla, nav atbilstoša nu, tām modernām situāciju un zināšanām. Ja, tā kā mums arī šos mācību materiālus ir jābūt spējīgiem updateot un balstīties uz zinātniskiem pierādījumiem. Nu, tas ir labākais, ko mēs varam darīt, lai cīnīties ar ideoloģijas ietekmēm. Tieši tā, ja mēs savus viedierīces nemitīgi atjaunojam, tad mums jāatjauno arī tas, ko mēs esam uzrakstījuši. Ļoti labs jautājums. Paldies. Jautājumu, kā es minēju, anonīmi jau noskanot QR kodu. Mēs šeit pieaugušie runājam par to, ko mācīties 12-gadīgam jaunietim. Jautājums tāds, kā ar jauniešu viedokli? Līdz šim šajā diskusijā arī šodien tas nav bijis dzirdēts, un būtu labi uzzināt arī pašu jauniešu viedokli šī brīža zināšanām, kas viņiem tiek plānots dot un pasniegt. Nu, mēģinam tagad teikumā. Aiziet. Jauniešu viedokli ir jāsaprot, ir jāuzklausa, jāzina, ka ko skatās, sex education ļoti ok, bet tanī pašā laikā lūdzu pieaugušie neliekam jaunietim un bērnam pārstāt būt bērnam un jaunietim. Tā ir mūsu atbildība, kā mazais jaunais cilvēks attīstās. Bet, paldies. Jekaterīna varēs labāk kā es, bet es zinu, ka Papards Zieds gadiem runā ar bērniem, dažādu vecumu bērniem, tā kā veido materiālus, viņi ņem jauniešu viedokli vērā. Un es arī domāju, ka Dārdedzes visos darbos viņi arī tomēr ļoti daudz strādā ar bērniem, tā kā nav tā, ka mēs nedzirdam bērnu. Paldies. Mums bija tā kā jauniešu viedoklis, ka viņi vēlas diskusiju, viņi vēlas visaptverošo seksuālo izglītību, kas iekļauj dažādus jautājumus. Es domāju, ka tas ir būtiski, kā jauniešiem ir cilvēks, ar kuru varētu runāt par to, kas viņus satrauc. Papards Ziedam izglītošie materiāli par anatomiju, fizioloģiju, bet nav par emocijām, kas paliek pēc seksuālās pieredzes gūšanas, kad tie būs pieejami un vai tiks gatavot vispār. Vai jūs mani pārsteidzat? Ir. Tādu nav. Diez vai. Nē, ir, jo parunājot ar bērniem, kuri ir dzirdējuši Papards Zieda nodarbības, viņi atnāk mājās, arī mans jaunietis pārdās mājās absolūti priecīgs, laimīgs, kad ir uzzināts tādas detaļas tieši par šo emocionālo pēcgaršu. Par emocijām arī. Paldies. Dats? Nu, redz, mēs katrs no savas perspektīvas, es arī izdarīju mājas darbu un apzvanīju vairākus bērnus, kas mācās dažādās skolās, un tās atbildes ir ļoti heterogēnas. Ja? Tad viens jaunietis teica tā, jā, mums ir tāda lieta, ka mēs tur par to seksu, bet atnāca mums skolas vadītājs, es neteikšu, kāda dzimuma viņš bija, ja? Jo varbūt tas arī kaut kā ietekmē. Viņš atnāca ļoti kautrīgs, nolika uz galda grāmatu un teica, tagad jums ir stunda laika izlasiet. Ja? Tad pārējie jaunieši, ar kuriem es runāju, visi atzīmēja, kad ir bijuši labi fragmenti, ir labas lietas bijuši, teiksim, bioloģijā un tā tālāk. Tad ir pārtraukumi, tad atkal kaut kas parādās, un no visiem es dzirdēju, kad šīs lietas, kas saistītas ar veselības pratību, ar attiecībām, ar seksuālo reproduktīvo veselību, tās ir lietas, kas viņiem interesē. Un šeit ir viens aspekts, ja mums ir tik liela dažādība dažādās skolās, ja, nu es nezinu, vienā no Rīgas skolām, kur ir Francijas programma, ja, tad viņiem stāsts apmēram tāds, ja, 2 bērni ved viņus uz skolu, māte un veselu mēnesi. Tam vecākam bērnam, kas mācās 6. 7. klasē, ja, viņiem ir par menstruālo ciklu. Un viņi runā un ar māmu runā, un tas mazais, kas mazākā, viņš teica, es jau esmu to apgūs, vai ne? Puikas bija 2. klasē, vai ne? Bet pie kam to vada, to menstruālā cikla jautājumu vada skolotājs vīrietis,
Un neviens no tiem bērniem neuzskata, ka tas ir kaut kas, jo tā ir svarīga lieta. Visiem ir šī attieksmes lieta. Bet viena piezīme, tad, ja ir tā heterogenitāte, ja, šobrīd skolotāja personība ir milzīga. Ja. Un mēs redzam, kas notiek medicīnā. Ja. Tad ārsti plosās interneta vidē, lai atrastu labākās lietas, kaut kas jauns, publikācijas un tālāk ir birokrātiskā sistēma. Mēs ļoti daudz esam ar seju pret ekrānu. Mūsu darbu mēra ar laiku, ko mēs pavadām ar pacientu, viņu vecākiem. Ja? Tas ir tas svarīgais. Kas notiek skolā? Skolotājiem ir droši vien tas pats, ja? Un ir atkal jautājums, laiks, ko skolotājiem ir dots pavadīšanai kopā ar bērniem. Ja? Kā paiet starpbrīdis? Ja? Kur ir bērni? Vai skolotāji spēlē ar bērniem bumbu ārā, tad, kad ir saule, tur, kur to var darīt? Ja, ja bērni spēlē vieni paši, kas notiek toaletēs? Bērni mazie nevar aiziet, jo viņiem ir bāzes, kaut kādas rīcības notiek, kas viņiem traucē to. Un jautājums ir, ja ir tikai mēs balstamies uz tādām personībām, ja, kur ir veiksmes stāsti neapšaubām, un kur ir mazāk veiksmi, tad jautājums ir augstākā izglītībā ir studija rezultāti. Mēs mēram, vai ir sasniegt studija rezultāti. Šeit arī ir jāsaprot, kas ir šie mācību rezultāti, un vai katrs bērns, kas aiziet no skolas, ir gatavs tai lielajai dzīvei. Kad viņš precēsies, viņam būs pašam bērni, viņam ir jādomā par savu veselību un jādomā par savu piedrīgo veselību, jo viņš ir labāk izglītots. Viņa vecmāmiņa ir mācījusies padomu laikā. Ja? Tas ir jautājums, kas ir jārisina. Paldies, es perfekti saprotu, ko jūs teicāt. Kā mēs izmērīsim šos rezultātus? Jo mūsu rezultātivitāte darbam būtu redzama ar tādu laika nobīdi pietiekoši lielu, 5, 10. Mēs gribam izmērīt uzreiz. Mums ir jāmēra katrā etapā. Katrā etapā, tas, ko mēs darām ar studentiem, redzat, ir ļoti sen, atcerieties, kā bija, sēž studenti, pasniedzējs lasa, tad ir eksāmens, viņš atstās to, ko tas pasniedzējs ir izstāstījis. Šobrīd augstskolā, teiksim, manā pediatrijā, kas man ir, ko mēs prasām? Students lasa, mācās, mēs palīdzam viņam apgūt un stāstam, bet viņam dodam situācijas. Ko viņš ar tām zināšanām var darīt? Ir ļoti svarīgi, ko skolnieks var katrā etapā ar savām zināšanām darīt. Kā viņš var ietekmēt savu veselību? Modelējot. Jā, tā kā gadījumu izskatīt. Gadījumu, un kur viņš parāda, lūdzu, situāciju, kā tu rīkosies. Jāsaka, ka tas mērījums, jo šobrīd mums ir sabiedrībā tiešām šīs pusauģu grūtniecības, seksuāli transmisīvā saslimšanas, vardarbības skolā, tās lietas, kas nav iedot. Tas ir tas, kas mums rāda to kopējo mērījumu, bet, protams, katra individuālo sasniegums tieši mācību procesā mēs izmēram caur dažādiem. Un arī psihoterapeitu kabinetos runājot par attiecībām. Tur jūs arī to redzat. Un ārpus psihoterapeitu kabinetiem, kas netiek uz šīm psihoterapijām. Ja? Jā. Ģimenes medicīnā ļoti. Tu visur redz, visos posmos redz. Ejot tādā noslēguma fāzē konsensusā, jautāšu jums kā ministrē, ko mēs esam sapratuši pēc 5 karstiem kartupeļiem, varbūt pēc šīs sarunas, kā mēs tagad iesim tālāk? Kāda ceļa karta ir? Man liekas, ka man ir apmēram skaidrs. Man vajadzētu, lai mums kopīgi būtu tā vienošanās par to, ka tā tiešām ir matrica vai ceļa karte. Man liekas, precīzi profesori iezīmēja to, ka tas nedrīkst būt ar pārāvumiem, ka ir skaidra šī programma no pirmskolas līdz vidusskolas beigām, kurā brīdī mēs mācam, ar kādiem materiāliem, lai nav šī pārāvuma, un es domāju, ka saliekot kopā gan attiecības, gan seksu, gan veselības pratību, es nevaru uzreiz šobrīd teikt, ka mēs ejam uz atsevišķu priekšmetu, jo šobrīd šī caurvija mums ir ļoti skaidri iezīmēta, bet tas nozīmē gan atbalstu skolotājiem, kas ar to strādā, gan piesaistot nevaldības organizācijas, kas var nākt iekšā un palīdzēt. Saliekot tādu skaidru plānu un vienošanos, es domāju, ka mēs ļoti labi varam virzīties uz priekšu un panākt savu rezultātu. Un tiešām šajā diskusijā svarīgi, ka mēs apsolam dot zināšanas, un sabiedrība saprot, ka skolā tas tiks mācīts, un tur nav iekšā ideoloģijas.
Ja, es tādu minēšu, 20-30% sabiedrības saka, ka nē, ka mēs negribam, lai mūsu bērnam tas tiek mācīts, un ko te mēs darām? Būs tādas situācijas. Tev bija jautājums par tiesisko regulējumu. Vai vecāks var pateikt, ka nē? Bet tas ir tas, ko man liekas, ko daudz, ko profesors Gadovs teica par Lielbritānijas piemēru, ka ja ģimene, tad ir tas, ka ja var par kaut kādām lietām, tad ģimene pasaka, ka viņi atskās. Bet es gribu teikt tām ģimenēm, pirms viņi atskās, vajadzētu padomāt. Jo ja tie bērni neuzzinās no skolotāja, no tādas neitrālas vidas, viņi to uzzinās caur TikToku, caur YouTube vai kaut kādiem seriāliem, un tas nebūs tas labākais. Viņi uzzinās tik un tā, jo viņiem ir kopā ar tiem vienaudžiem. Es nedomāju, ka mūsdienās pie tās informācijas pieejamības, kas ir, var kaut ko nogriezt ar nāzi. Nu, tad tas tikai var radīt sarežģījumus. Un tas ir tiešām jautājums par drošību. Jautājums par drošību. Jā, jo zināšanas, kā jau ir konference nosaukums, tas ir jautājums par drošību, par spēju saglabāt un veicināt savu veselību un veidot veiksmīgas attiecības, drošas attiecības. Un tas ir mūsu sabiedrības pamats, ka mēs veidojam drošas attiecības un esam veselīgi. Paldies. Es tikai dažus vārdus. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka kaut kāda problēma modina sabiedrības interesi par to, kas notiek un par to, kas varētu notikt. Un šeit mums jāsaplūst ir daudzām lietām kopā. Un viena no virzieniem, kas mudina padomāt par nākotni, ir jautājums par medicīnas dienestiem skolās. Jo redzat, var būt, kad bērns, kuram ir vecāki tādi, kādi viņi ir, negrib, kad šāds jautājums ar viņiem runā klasē, kolektīvā. Bet tad, kad to stāstīs māsa, kas ir apmācīta, vai psihologs, kas ir apmācījis individuāli, kad ir citas apmācības metodas. Un es domāju, ka, ja mēs skatāmies par kontekstu, par saturu, par veidiem, mums būtu jāstiprina bērnu veselības dienesti skolās. Tā ir milzīga platforma, kas līdz ar skolotājiem var dot milzīgu ieguldījumu bērnu veselībā un labbūtībā. Paldies. Tas būtu ļoti būtiski. Paldies. No papildu ziedu varu piebilst, ka jaunieši dod atgriezenisko saiti, ka viņām reizēm vieglāk izrunāt ar cilvēku, kas atnāk un aiziet par sensitīviem jautājumiem, kas saistās ar pubertāti. Šis būtu jāņem vērā. Paldies par veltīto laiku. Te bija vēl ko runāt un vēl kam iet cauri. Laiks mums ir limitēts. Paldies jums, paldies, ka sekojat līdzi. Paldies visiem jautājumiem. Mēs turpināsim tālāk pēc mazas 10 minūšu pauzītes, un mūsu nākamais saruna temats būs veselības mācība un seksuālā audzināšana kā iekļaujošas izglītības un sabiedrības pamats. Paldies, pēc brīža tiekamies. Ja jums bija interese vēlreiz to visu skatīties un dzirdēt, gan lsm.lv, gan arī delf.lv portālā, jūs varat patīt atpakaļ un uzstīties vēlreiz šo sarunu. Paldies!